Es tev tur. Es lidoju! Vēl viena normāla diena. Ikšķilē. Es redzēju, es lidoju! Tā kā no... no Prison Break, tas fish... nē... Haywires. Haywires! Dzirdat? Ir kārtējā skaistā svētdienas pēcpusdiena Ikšķilē. Pavadām kopā laiku ar Baibijas ģimeni. Tik liela svētība un ir tik forši, ka mums ir jāatrod balanss starp maniem vecākiem un Baibas vecākiem. Mūsu abu vecāki ļoti grib redzēt Matildīti visu laiku. Labi, ka nav otrādāk, es zinu cilvēks, kam ir otrādāk, kur nevar dabūt nevienu, kas var pieskatīt viņu bērnu. Paklausies, Elfa. Jā. To gan nevar likt. Mēs esam Ikšķilē un duņi ēdīsim pusdienas. Tagad šis video ir 18+ tikai. Jo? Tu darīji nerātas lietas. Nerādīšu to. Mēs ēdīsim duņi ar kāju, ar kartupeļiem, rozmarīnu. Nē, nu sveiki, šī nav IKEA reklāma. Šis ir National Geographic, kā mēs pētam, kā attīstās mazuļi. Šobrīd Matilda jau parāda diezgan smukas rāpošanas pazīmes. Un, viņa ir super mīļa. Tas laikam nav obligāts attīstības nosacījums. Tūliņ šito visu ierunāšu no jauna, jo es tikko nofilmēju sejas kamerā. Visu to laiku tiks filmēts šitā te loga daļa. Bet, nu, par Matildīti runājot, viņa ir tā sākusi džusēt apkārt tagad, ka viņa jau rāpo. Un es zinu, ka mēs nerādām vairs tik ļoti nekoncentrējamies uz Matildu mūsu video. Viņa vienmēr gandrīz ir, viņa ir iestarpināta, bet tikai kādām mīlīgām lietām nav bijis tik liela kaut kāda runa par to, kas notiek. Un tādā garā Baibīts taps ir taisās par to veidot video. Bet jā, Matildīti rāpo un visu laiku viņai kaut kas jāatklāj jauns un jāpārbauda. Un līdz ar to tas ir nedaudz izaicinoši, jo visu laiku viņa ir jāvaktē. Nu, protams, ka mēs viņu visu laiku tāpat vaktējām un spēlējāmies ar viņu, bet drošības pēc tas ir jādara. Bet, nu, bērns nevienmēr var pasargāt, un viņi tāpat vislabāk iemācās izjūtot sekas pašu savas ādas. Bet, nu, mēs darām, ko varam, Es šajā brīdī gribēju parunāt par to, ka es iepriekšējā vlogā iestarpināju Q&A sadaļu, un es šajā brīdī gribu atbildēt uz vienu jautājumu, ko es atstāju ārā. Un man tur jautāja jautājumu par to, kāds ir mans nākamais lielais sapnis dzīvē. Kāpēc man ir interesants to atbildēt, un kāpēc tas izraisīja daudz domas? Man ir gluži vienkārši tāpēc, ka basketbols bija tik liela daļa manas dzīves, un tagad tā vairs nav. Un ir bijis tik grūti pārkāpt tam pāri, kad man ir jāvirzās prom no basketbola. Jūs jau tāpat 100 reizes esat atklausījušies par šo manu stāstu. Stāsts, ko es gribu pastāstīt, ir tas, ka mans lielais sapnis ir nodrošināt savu ģimeni materiāli. Jā, es noteikti varu progresēt kā tētis arī
esamībā, vienkārši esamībā klāt, spēlējoties ar savu uzmanību un tā, bet šobrīd jūs visi zināt, ka mēs šobrīd meklējam jaunu dzīvokli, un tas man līdz saprast, ka, wow, īstenībā cik tālu es šobrīd esmu, lai iegādātos dzīvokli, kas būtu mūsu paši, kas mums nebūtu jāīrē vai uzcelt māju. Jā, bet, tā ir realitāte, ne jau mums kaut kā slikti iet šobrīd ar finansēm, mums iet ļoti ok patiesībā, bet vienkārši tas, ka ar visu to, es nezinu, kas man jādara, es zinu, ko es darīšu, bet es nezinu, kad vispār es varēšu vienkārši bez kaut kādām milzīgām kredīta saistībām to izdarīt. Tas, man liekas, jautājums, kas noteikti nodarbina daudzus latviešus. Iespējams arī tevi. Bet, jā, tāds ir mans lielais sapnis būtībā šobrīd. Es esmu cilvēks, kam patīk sev stādīt mērķus un kas nesamierinās ar kaut kādu pašapmierinātību. Vai tas būtu šeit, YouTube, vai tas būtu fizioterapijā, fiziskā sagatavotībā un tā tālāk. Es vienkārši gribēju dzirdēt varbūt arī jūsu viedokli, kā jums liekas, cik viegli latvietim ir izdzīvot savā valstī. Protams, ka tas nav kaut kāds jauns temats, bet tik ļoti daudz latviešu ir aizbraukuši prom no valsts, lai nodrošinātu sevi. Bet man liekas, ka tā lielā cīņa un tas lielais gods ir palikt šeit un izdarīt to visu šeit. Bet, tā ir diskusija, par ko mēs varam parunāt komentāros, un es baigi daudz laika šeit negribu pavadīt. Bet, jā, tāda bija mums šodien tik smuka ziema mums ir šogad. Mums pagājušajā gadā bija vienkārši labākā vasara, kas, man liekas, Latvijā bijusi, un ir tik forši, ka Latvijā ir 4 sezonas. Bija ļoti, ļoti patīkami šodien pastaigāt. Matilda pirmo reizi izbaudīja sniegu fiziski. Matildas pirmā pieredze sniegā? Mazais rodīts. Viņa, protams, ka bija redzējusi, bet šķiet, ka viņa īsti nesaprata, ko ar to sniegu darīt vēl. Un jā, tas kaut kā īsumā par to, kas notiek šodien, un varbūt, ka mēs vēl ar kaut kādām muļķībām, ko viņi sāksim nodarboties. Jāmāk dzīvē novērtēt arī mazās lietas, vai ne? Oh my God! Ja tu gribi redzēt vairāk, tad uzsēd šitien. Paga, kur? Šitien vai? Šitien. Šitien uzsēd. Un tiekamies drīz. Čau! Es esmu ārā.